Mana dzimtene jauka, augstiem kalniem lejām, zaļiem mežiem birstalām, viļņojošām drūmām. Šodien ir tāda smuka diena. Šodien ir saulaina diena šeit laukos, un pilsētnieks turpina savu dzīvi, un arī šodien ieraksta vienu video. Es nezinu, vai es spēšu palīdzēt milzīgam daudzumam cilvēku, bet kā es jau iepriekš teicu, kad varbūt es šos te video rakstu tīri priekš sevis. Kā man viens čoms teica, arī pēc atomkara, kad viss pazudīs, šie video vēl paliks. Līdz ar to varbūt bērni un mazbērni kaut kad patīs un paskatīsies, ko tad tas opis tur baigi runāja un ko viņš gribēja pateikt. Tāda ir tā mūsdienu iespēja, kur nedrīkst laist garām. Labi, tagad tuvāk pie lietas. Proti, bērni ir mūsu, kā teikt, labākais, kas var būt, dēļ kā mēs īstenībā arī dzīvojam. Līdzīgi kā ābele man fonā, mēs viņu iestādām, bet mēs jau gaidām augļus. Un arī mūsu dzīves, kā teikt, lielākais auglis ir mūsu bērni un mazbērni. Jā, nekas, kur ir roga mammas vietā, un mamma būs. Lūk, un šis video vairāk attiecās uz mamām, jo mūsdienās mēs esam tā aizrauti ar karjeru, ar mobīlo dažādu gadžetu izmantošanu. Mūs mētā pa labi, pa kreisi, un mēs nemaz neaizdomājamies, kā aug mūsu bērni. Un tad, kad mums rodas problēmas, tad mums ir milzīgs sašutums, tad mēs meklējam dakterus, tad mēs sākam rīt kaut kādas nesaprotams zāles, un beigās dzīvojam atlikušo mūžu ar tām problēmām, kuras mēs paši esam pielaiduši bērna agrīnajā vecumā. Proti, man mazmeitiņa pusotras gadiņš, un man liels kauns, kad viņa bija pavisam maza, un es tā baigi viņu nepētīju. Es uzticējos mammai, es redzēju, ka viņa auga labi un viss ir kārtībā, bet varbūt ir tieši tas mirklis, kad jāpievērš uzmanība, kamēr zīdainīca ir maz. Tāpēc šo te video lūdzu noskatieties, arī vecāki, tēvi noskatieties un pievēršiet tam uzmanību, jo tas ir nozīmīgi. Arī padalieties ar šo te video, ja ir iespēja. Ja zinat, kad ir māmiņas, kuriem ir zīdainīši, arī tām vajadzētu nostīties šo te video. Pēc manas video uzrunas, kurā mēs ar Kadišu piedāvājam savus pakalpojumus, šai gadījumā arī video, man uzzvanīja kāds dakters, kurš nodarbojās ar zīdaiņiem, un palūdzu, es nevarētu palīdzēt viņam uzfilmēt kādu video. Un es aizbraucu uz Madonu, mēs satikāmies, iepazināmies arī ar pilsētniekiem laukos, kuri, kā teikt, domā līdzīgi kā es, saprot notiekošo un grib kaut kādā veidā palīdzēt visiem tiem, kuriem var palīdzēt. Un proti, es aizbraucu, uzfilmēju video, un tā kā tas saskanēja arī ar manām domām, tad es arī viņu publicēju savos tīklos, jo tas ir vareni labi. Jā, mamma, tiešām visām mamām, kam ir zīdaiņi, šis video ir veltīts jums. Mana dzimtene jauka. Esmu viesos patālu no sevis, proti Madonas apkārtnē, tepat jau es jūtu smažo pēc gaiziņu, un man blakus ir Jurijs, kuram ir daudz interesantas lietas, pa ko pastāstīt, kas noderēs pavisam negaidītai auditorijai. Proti, tās ir māmiņas ar maziem bērniņiem, jo šobrīd ir īstais mirklis par to domāt. Sveiks, ja? Sveiki. Jā. Sveiki. Kā tu nonāci līdz šādai idejai, ka šādu video vajag ierakstīt? Daudz mamiņas man prasa, man jautā, kā novērtēt bērnu no paša sākuma, lai pēc tam izauga normāls, vesels bērns. Tāpēc, ka no pašā sākuma var redzēt, kāda tur problēma, vai atrisināt uzreiz, vai pēc tam rādās atkal kaut kāda problēma. Proti ar sekām cīnīties. Jā. Kā tu pats tā kā sāki par to interesēties un ieguvi zināšanas, lai tagad taisītu tādu video? Jā. Es pirms tam biju svarcelšanas treneris no Dobeles. Man vecākais brālis, tas Eduards
Eduards Andruškevičs, kurš tagad uz Olimpiādu vēda. 50 gados, kad man bija 50 gadus, es iedomājos mācīties tālāk. Ja? Un man iepatika, tas bija jaunas vispār. Priekš manim tā informācija bija jauna pa osteopātiju. Un man iepatika tas lietas, man gribas bija. Un es atradu to institūtu Sanktpēterburgā. Un tur 4 gadi mācos. No 11. gada līdz 15. gada. 15. gada es pabeidzu institūtu. Un, protams, no pašā sākumā, no 11. gada jau sāku strādāt pa osteopātu. Tāpēc, ka tur katru semināru dot iespējas, kā strādāt. Pieredze, lai apgūstu pilnīgi to osteopātiju, lai izjust, kā ķermeni elpo, kā orgāni elpo, anatomiju, fizioloģiju, biomehāniku. Pašā sākumā man iepatika strādāt ar bērniem, ar zīdainišiem. Un pēc kādu laiku es aizbraucu uz Jelgavu, uz doktorātu, Stankus doktorātu, tur strādāju. Un man izdevās tā, ka man pirmdien un otrdien no rīta līdz vakaram bija tikai zīdainiši. Mani tas arī interesē, tāpēc, ka es esmu vecais tēvs. Jau trešais mazbērns, man ir 1,5 gadīgs, un kad braucu uz šejienu, es jau gan arī teicu, jāņem mazmeita līdzi, bet pēc tam es padomāju, nē, es vispirms noklausīšos, pastīšos video, un tad es apskatīšos uz savu mazmeitu mazliet ar citām acīm. Jā. Ko, sākam? Sākam. Tad es atgriežos pie kamerām, jo gal galā man ir jānofiksē viss tas, par ko Jurijs stāstīs. Jūs neiet projām, drīzāk paņemat papīriņu un pierakstiet pašu svarīgāko. Jā. Tāds skatīsim uz bērnu, kā novērtēt. Kā viņš zīd? Ja viņš lēni zīd vai zīd un aizgulēja, nav spēka viņam zīst. Ja? Tas nozīmē, ka viņam mutes dobums stīvs, oļveļārnē dugā, kur zobi nāk, ja? Viņam arī stīva, mēles stīva. Un tas ar laiku būs problēma ar runāšanu. Runāšanas aizkavēšanas ir tādi, pie maniem nāk bērniem 5, 6, 7 gadiem. Viņi runā ar savu valodu un saprot viņu tikai mama. Visi pārējie nesaprot. Un pēc tam bērnu dārza, tur tādi jautājumi, ka viņš nevar iet uz bērnu dārza, bet viņš nesaprot neko. Un, viņš saprot, visi saprot, bet viņš nevar pastāstīt ko. Un pēc tam zobi, zobi var iet viens uz otru, tāpēc, ka tur stīvi visi. Un uzkūdienas nepareizi, sekodiens. Un tas ļoti svarīgi, tas moments, ka vajag zīst krūti, tāpēc, ka viņam jāattīsta zīšanas muskuļi. Pēc tam pakāpeniski vajag aiziet, uz te pudelīti un uz to piebarošanu, Bet no sākuma viņu vajag zīst. Ļoti vajag. Braucam tālāk. Tagad ar rociņam, ar rociņam. Ja viņam kuleciņi, viņš šitā kuleciņi pieņemsim tur, Tas ir, ir tonus, bet takoj vidējais, Ja viņam kuleciņi savilkti, saspiesti un pievilkti pie krūtiem, tas ļoti liels tonus. Krūšu daļa un spranda daļa. Spranda daļa. Un tas nozīmē, ka tas ir neattīstīšanā. Viņam būs problēma ar elpošanu, arī zišanu un rišanu. Vienkārši vajag atbrīvot, attīstīt, lai tas viss notiek, viss strādā. Tagad ar kājām. Ja viena kāja savilktā šitā kustās, šitā reti kustās, bet šitā vairāk. Tas nozīmē, ka šeit var būt displazija. Displazija šitā iegurni. Varbūt ne. Varbūt tur iekšēji organi bišķiņ pievilkti, savilkti, tāpēc, ka katram organam ir piestiprināšanās vietas, saitiņi, un tur varbūt, ja viņi šeit pievilkta, pieņemsim, viņš būs gulēt uz šo pusi savilkti. Tāpēc, ka šitas sāni visi savilkta, un to vajag, šitu visu pusi vajag atbrīvot un uztāstīt, lai viņas
strādā pareizi, lai nebūs pēc tam problēma ar iegurni. Un tur ir ļoti svarīgi vēl tas, kas tur iekšā organi. Tur ir urinpūslis, puišiem tur ir prostātā, meitenim tur ir dzemdē. Pēc tam tālāk ir ļoti taisna zārna, un krusts. Ja? Un tur ļoti šitie organi ļoti svarīgi. Ja šita kustas, naša mikrocirkulācija šeit notika un viss attīstās, viss strādā pareizi. Ja viņi ne, tad viņi tur kaut kur aiztērtā un savilktā un varbūt pagrieztā. Varam gaidīt problēmas. Varam gaidīt problēmas, jā. Un pēc tam, kā rapošana, tur arī vajag skatīt, lai būs simetrija. Simetrija visu laiku jāskata. Lai galva iet uz kreiso, uz labo pusi, lai viņš pagriežas uz vienu pusi un uz otru pusi pagriežas un pareizi rapo. Tas ir nozīmē, ka viņam stāja pareizi attīstās. Ja viņam šķībi, uzreiz problēma var sakties ar muguru, tāpēc, ka viņam salikta un muguru kaulus nepareizi. Un vēl tāda lieta, ka bērni, kā viņi piedzimt, ja, viņam nav kauli. Viņam ir skrimsli un galvai ir membrānas. Līdz 12 gadiem apkauļošanas uz 50% cilvēku apkauļojas un 25 kaut kur gadiem 100% apkauļošana. Un kam ir tā apkauļošana nav, viņa notika, ja? To mēs varam labot. Ja viņš šitā stāvoklī apkauļojas, tad уже būs grūti dabūt viņu atpakaļ, tāpēc, ka kaula jau apkauļojas, un tur rodas skalioze, visi tādi, ja. Tā, ļoti svarīga lieta arī tā, tāpēc, ka jāskatā uz simetriju, lai būs simetriski. Visi griežas pareizi. Man te pavisam, nesen, bet kādu laiciņu apakaļ mazmeitiņi sāka staigāt. Arī bija interesanti skatīties, kā viņi ceļās uz kājām un sēžās uz dibena. Tagad jau skraida, varbūt par to mazliet vairāk. Jā. No sākumā viņi vēļās, pēc tam viņi apsēžās, citi, kā viņi apsēžās, un viņi tā šļurka. Jā. Šitā arī nepareizi. Tāpēc, ka viņam jāapsēžās, ja, un pēc tam viņam vajag nostājoties uz ceļiem, ja, un te bišķiņ iestiprināt sev. Un pēc tam sākt rapot. Arī simetriski, viena kāja roka. Lai attīstās visi šie muskuļi, lai sagatavot ķermenis iešanai, ja, un pēc tam viņi sāk pa bišķiņ celties un staigāt. No sākumā pieturoties un pēc tam uz kājām. Un arī jāskatā, lai te nebūs uz iekšpusi, uz ārpusi un uz pizgaliem, tāpēc, ka arī tas ir stīvums pa visu ķermeni, jo ne tikai uz pēdēm pieņemsim. Ja? Tur arī ar organiem, ar iekšējiem organiem visi tur saistīs. Ja? Tur ļoti svarīga vieta, skatīt uz simetriju. Ko mamiņa var paša ar savu bērnu pastrādāt. Ja vēderes sāp, viņi var paglaudīt vedriņu, var pievilkt ceļiņi pie vedera, ja viņi tur pūš, bišķiņ tā pamāsēt, izmāsēt, lai puncīti atbrīvot. Pēc tam var pamāsēt rociņas, pirkstiņi uz rokām, uz kājām arī pamāsēt. Var, masāžu, vieglu masāžu, izmāsēt. Bet, ja jūs redziet tāda problēma, kur nav simetrijas, ja, tad labāk griezties pēc specialista. Pie kaut kā, vienalga kāda osteopāta, ja, bet labāk parādīt savu bērnu osteopātam. Tāpēc, ka šitie visi, to, ko es stāstu šitie gadījumi, ja, to labāk risināt specialistu nekā pašai. Bet pašai, ja jūs varat vienkārši palīdzēt bērnam, pamāsīt viņu, izmāsīt rociņas, izmāsīt kājiņas, vēdriņu pamāsīt, tāda veida, jā. Bet, ja kaut kā tāda sarežģīta, tad labāk pie specialista. Jā, un ja bērns piedzims keizera, ja, tas nozīmē, ka vajag obligāti pie osteopāta aizvest. Tāpēc, ka visi keizeri, viņi stīvi.
katrs savādāk, ne katrs vienā virzienā, stīvs un viss. Ja? Viens šitā, viens tā, vienam sprandā, vienam tur mutis dobums vai alsi, tur, vai acī, vai galva. Kāpēc tas notika? Tāpēc, ka mammai vedera viens spiediens, ārā cits spiediens. Un kā viņu velk caur mazu caurumiņu, ja? Viņa ņem aiz galvu, sprandu, galva ir 24 kauliņi, viņi maigi, daži ne kauliņi tur tādi, ja? Un viņi kā viņu velk, un to es viņu velk, to es viņu šita visi audi, visi izstiepjas, ja? Un no tā vakumā vajag izvelkt. Un tas viens, otrs spiediens mainās, un viņu sarauzīs. Tā. Tas ir tā, arī svarīgs moments, ja keizers labāk parādīt uzreiz, ja novērsit visu. Izskatās, ka mums izdevās uzfilmēt tīri labi. Un, jā, acīm redzot, šobrīd ir īstais laiks, kad mūs mēģina atradināt no bērniem, jā, visos iespējamos veidos. Gan ar visādām varavīksnes propagandām un vēl viskādām kroplībām. Un īstenībā tikai tā, lai mazāk būtu bērnu un vienlaicīgi arī visi raud par to, ka mums demogrāfijā ir bēdas. Jā. Acīm redzot, tiešām vajag vairāk pievērst uzmanību saviem zīdainīšiem, jo pirmie mēneši un pirmais laiks ir noteicošais, kas viņi iespaidos visu atlikušo mūžu, vai ne? Jā, tas ir tā. Līdz ar to, tad, acīm redzot, skatieties māmiņas uz bērniem, pētiet viņus. Var taču vēl pastimulēt viņu, ja viņš uz vienu pusi griežās, uz otru, tā kā negrib, obligāti. Mantiņām, obligāti ar spēlītēm. Stimulēt vajag, jā. Stimulēt, tā kā bišķiņ patrenēt viņu, jā? Lai viņi griežās uz to pusi, kur viņi negrib griezties. Jā, to var, jā. Jā, bet ja mēs redzam tiešām, ka kaut kas tur nav vairs forši, jā, tad nav ko vilkt gumiju. Ja viņa rāpo arī vienu kāju tur nerāpo, neizmanto, to arī vajag bišķiņ palīdzēt, lai saprastu tas sistēmā, kā vajag pareizi rapot. Beigās mēs tā kā ieliekam tavs kaut kādas koordinātas, pa kurām var griezties arī pie tevs personīgi. Jā, es tagad strādāju Madona, Tirgus iela 4, otrais stāvs, otrā durvis, pa labi. Tur mans kabinets, jā. Labi, paldies tev par šo te paraugu demonstrējumu, paldies par to, kad aktualizē šo problēmu. Es ceru, ka sievietēm noderēs. Un arī kāds vīrietis to būs paklausījies. Mana dzimtene jauka. Tas bija šis video. Es domāju, ka tie vecāki, kuriem ir pavisam mazi zīdainīši mājās, jūs droši varat lietot to, ko jums tikko doktors ieteica. Un ja rodas kaut kādi jautājumi, tad droši vēršieties pie speciālistiem un negaidiet, kad jums radīsies problēmas, kas jūsu bērnu var tālāk iespaidot atlikušo mūžu. Lūk tā, un visām māmiņām un tiem, kas noskatījās šo te video, es pieļauju, ka tās nebūs beigās masas, bet tie būs tie cilvēki, kuriem tiešām tas ir interesanti un vajadzīgi. Jūs rakstiet lūdzu komentāros, vai šādu tēmu mums ar doktori attīstīt. Mēs varētu to uztaisīt kā jautājumu un atbilžu kaut kādu seriālu vai kaut kādīgi par tēmām. Proti, doktors ir zinošs, viņš ir gatavs uz sadarbību, un mums vajag vienkārši caur šo te video radīt tādu kā tiltu starp mums un to auditoriju, kur tiešām tas interesē un kas par to uztraucās. Tā kā, jā, liekat laikus, šērojiet un rakstiet komentārus. Varbūt radīsies arī nākamie video. Bet es pagaidām nodarbošos ar mazmeitiņu. Pūtīšu burbuļus. Neko baigi viņi nepūšās, ja? Re.